Šis ir droši, ne? Skatās, kāds man teica, jā, kad uz 18 colu diski izskatās maziņi, vai ne? Nu jā, izskatās maziņi, vai daudz vietas apkārt, ne? Bet re, kur es priekšā uzliku jau citu riepu, aizmugurēji 35 profils, te ir 40 profils un jau izskatās labāk. Ja būtu 45, tad iebūt vēl augstāk, un 45 ir maksimums, kuru es liktu, jā. Ja ir 50, tas arī tā riepiskais var palikt liela. 45 tas ir maksimums. Bridgestone jā, riepiņas uzlika jaunas, jo tās viss jau bija nospolēts. Tā kā jā, pēc tam nākamās riepas es čisto pirkšu, jā, arī ne 41, bet 45. Tas būs tāds optimālais. Arī diskiem labāk bišķīt, nu lielais iespēja, ka tur nesalocīs un iekšējās malas. Jo reku vienam no šitiem ten, kuriem uzlika riepas jaunās, diski iekšējā mala ir jau sadauzīti. Tā kā jā, es jau esmu pāris reizes iemots foršajās Rīgas bedrēs. Un disks jau ir salocīts, jā, vismaz viens no diviem cik pārbaudīja. Es domāju, ka tie arī tev ir noteikti jau kāds ir, tāpēc, ka jā, tie mums bija priekšā, un priekšā jau vienmēr dabū lielāko triecienu, jo priekšā arī ir smagāk. Tā ir loģiski, ka tu dzinējis un viss aizmugur jau ir dafīgā vieglāk pēc būtības. Tam arī vajadzētu ietekmēt to, ka tas trieciens nav tik liels, jā, bet jā, kaut kad jau tos diskus arī aizvedīšu pavalcē. Bet jā, tie ir tiesas oriģināli diski, es domāju, ka viņi noteikti ir izturīgi. Bet nu reka tomēr tās pāris trakās bedres, jā, kuros es iemauts salocīto disku ar super zemprofilu riepu. Tieši atbrauc uz placīt un ieslēdzās saudzīgais režīms.